liekas, kaut kā 12, 14 varētu būt, bet tas, man liekas, atkarīgs, kurā klasē. Ne jau visu laiku mēs vilkām visus vienā sastāvā. Tur kāds izvilka tālāk, kāds palika vēl bišķiņi atkārtot to vielu uz nākošo gadu. Tur jau nebija tā, ka tur tas stāsts gāja vienā komandā. Mīļākais priekšmets jau droši vien, ka no jāmin, kurš bija fizkultūra, ja, kad mēs spēlējām. Nu, labi, mums tā ierastā spēle bija tautsbumba. Parasti, ja neko nespēlēja, tad spēlējām tautsbumbu, jā, zālē vai vēl kaut kur. Un tad, gāja futeni kaplāt un darboties šitien te pa to lauku. Un, tur, tāda īpaši baigi lielā profesionalitāte nevajadzēja, jo pa tādiem grubuļiem tur īsti neiedos to tehniku. Bet, protams, ka tas bija no tādiem parastiem priekšmetiem. Pat grūti teikt, es jau tā baigi cīnījos ar tām mācībām. Nebija jau tā, ka man viss tā baigi pa vieglo gāja. Bet, jā, es jau tāds sportiskās aktivitātes droši vien tās bija tās mīļākās un tās labākās. Matemātika arī līdz kaut kādam momentam varēja pavilkt, bet tā, kad sākās no burtiņiem jāizvelk cipari, tad tur bišķiņ tāda sūdīgāks tas stāsts sanāca. Pirmā skola un vienmēr es esmu bijis tāds tā kā, pa lielam jau arī darbojos tādā sportā, jau spēlēju ar lielajiem puikām tur futbolu, un tad jau tur, tur tāds tā kā mazais džeks pie lielajiem, tad jau, tāds viņš jau tāds tā kā uzvilks un baigais, tā kā viss pa skaisto notiekās. Un tad jau, pēc skolas tad dragājām līdz melnām mutēm un futbolu, un tad pēc tam vēl 3 kilometri jāvalkās mājās, un tad mājas darba vēl jādarbojās, bet, tas jau viss pieder pie lietas, tur neko nevar izdarīt. Tā tad skolas dzīve bija, ka tur, vajadzēja ņemties, darboties. Nebija tā, ka mēs tur baigi kāvāmies vai tur ņēmāmies un tur viens otru apbižoja, man liekas, tā, ka tur nebija tā, ka tur izteikti varbūt. Kad tagad mūsdienu laikos, kad ir tas mobbings un visas tādas lietas, kad man liekas, ka arī visumā, man liekas, skolā nebija tā, ka, protams, kad sanāca kaut kāds tur kautiņš ar kaut kādām blakus klasēm un tur, bet tas jau, man liekas, viss pieder pie lietas, tas jau iedod tādu dzīves rūdījumu. Kas tā pa skolu, ja neesmu dabūjis pats kādreiz. Parasti jau, gaidīju pēdējo stundu, ka nozvanīs, un tad var skriet fiksām ārā un sadalīties, kurš tiks labākā komandā un kur var uzkapāt vai vēl kaut kas. Bet, mums pa starpai vēl bija koris, kur, nevarētu teikt, ka mums baigi tā kā interesēja tas kors, un mēs tur mēģinājām visādi izsprukt, pa logu lecām ārā, bet mums Freiberga Inga vienmēr tā kā zināja visus tās lietas, tad viss kaut kur viņa bija priekšā. Un tad es atceros, ka mēs tie lielākie futbolisti sākām ar koru, un pēc tam, iziet ārā komandas, ja viss ir sadalīts. Nav jau tā, ka, tad kur iemetīs, kur neiemetīs, un mums jau tās schēmas jau viss ir skaidrs, ko mums jāspēlē, ko mums jādarbojās un jāņemās. Un, ja tev ir komandā tas tur tā sūdīgāk, bišķi tur kaut ko nemāk uzsist, nemāk paskriet, vai tur paslink, un tad jau tāds, tas stāsts neiet kopā vairāk. Es pat vienu dēju esmu uzdejojis uz lielās skatuves, jau, kur bija, man liekas, Laucienas pansionātā. Dejojām, un tur pat viena tantiņa pienāca klāt, tur šitas puika man patikās, bet īsti nevarēja saprast, vai patikās tāpēc, ka es tajā laikā sajaucu soļus, un es kaut kā izcēlos, bet tautas dejas man kaut kā neaizgāja, kaut kāds 3 reizes aizgāja, bet man kaut kā nesagāja kopā, ka tur džeki spēlē. Tas pats, kas ar kori, bet korī mums bija bišķi tādā cietāk tāda skolotāja, kas mūs ņem bišķiņu tā ciešāk pie grožiem un vilka uz to koru, tā kā tur tas bija bišķiņu savādāk, bet dejās, jā, tur kaut kā man neaizgāja viss tas stāsts, un tāpēc man tas, es vienmēr esmu teicis, ka dziedāšana, dejošana, tā nav man labākā īpašība, jā. Es varu nest, tur celt un skriet un visu kaut ko darīt, bet, tur bišķi varbūt jāpiestrādā. Droši vien jau, kad Laksdiņš, tas jau mums tāds, kas visu laiku arī vilka uz tādiem sportiem, un tad jau viņam tur bija tas kodols nolasīts, kas tur brauc tur spēlēt volejbolu, kas tur brauc futbolu spēlēt, kas brauc uz krosiem, lai gan man kross īsti nav nekad paticies, bet labi, es braucu uz viņu, tāpēc, ka bija baigi forši, kad bija attaisnotas stundas un varēja nobastot. Tas bija tāds baigais bonus uzreiz, bet katram jau ir kaut kas, kaut kāda plusiņa, kaut kāda mīnusiņa, grūti jau tā arī atcerēties visu uzreiz. Es esmu dabūjis no mazās verses proģīts ar galvu, ar grāmatu pa pauri, kad, tur mēs tur runājam un tur dod iekšās. Un tas jau iedod tādu bišķiņu respektu, jo man liekas, ka tas jau
Viss ir vajadzīgs. Tagad jau tādīs skolās visi izlaidušies, dar, ko grib un ņemās. Un tas jau tā iedod bišķi grožos. Un tagad jau, man liekas, tām mazām skolām ir diezgan grūti. Nezinu, tas saistīts ar dzimstību varbūt kaut kā, ka tur nav tādā ciematā varbūt tik daudz to bērnu, kas atnāk. Un tā man grūti izskaidrot, kad manā laikā viss tās klases bija ne mazāk kā 10 uz augšu cilvēku. Tagad, ja tu savāc, nezinu, bez mazai 8 cilvēkus tādā klasē, tas jau, man liekas, tādā mazā ciemata skoliņā, tas jau, man liekas, diezgan liels cipars ir. Ja tev nesanāk tā klase, tad bez mazai dabūni kaut ko miksēt, darboties, ņemties, tas tā, nezinu, baigi grūti visā tā stāstā. Tāpēc droši vien ir labāk, ka kaut kāda, nezinu, viena centrālā ir, bet arī, lai nav tā, ka tev, nezinu, jābrauc kilometriem tur tālu projām un lai tu tiktu uz to skolu un ņemties. Tagad jau lielākā daļa skolās, pa ko aiziet runā, ir tas, kur līmeni tu spēlē izgāji, vai tu nezini, kur tu tikko tu izgāji to bosu, tu vinnēji to džeku tur un tā un šitā. Tas ir vairāk par tādām lietām. Mēs tur gājām, tur, nezinu, kariņus uztaisījām, roķos pišķikas, tur vēl kaut ko ņēmās, kam bija tāds krūtāks, kam nebija. Tur mēģinājām kaut kādus tos sprīdzeklīšus uztaisīt. Es atceros, ka man bija vēl tas misiņu trūbas izlocīts, tur ieber sēru, tur foliju, un tad ar to naglu tur bliež, un tad iet tur viss pa gaisu. Un tad jau bija tāds atkal kaut kāds savādāks tās lietas, ar ko mēs nodarbojamies. Tur, nezinu, gāja tur loks šaut, ar rokiem šaut, taisīt tās nindzas zvaigznīt, par cik tur bija tās nindzas filmas bija populārs, un tad gāja un mētāja tur, kurais. Bet tagad es saku, ko viņi vairāk, beidzās stundas, viņi gāja to, ka viņi varēs iesteikt to PlayStation. Jā, protams, tie cilvēki, tie bērni, kam ir, piemēram, jau ir iestrādāts tas, ka viņam ir jābūt tādā treniņā, kam ir jādarbojās, jā, viņi darbosies, un, protams, ka viss tas būs. Es savam puikam esmu pateicis, ka pirmais tev ir skola, otrais tev ir futbols, treniņi, ar ko tu darbojies, un tikai tad, ja tev ir laiks, tad tur ieslēgt to telefonu un paskatīties tur tos Instagrams, TikToks un viss šitās te lietas. Bet, ja tev, piemēram, sāks traucēt tās lietas, sāks traucēt tavām pamatlietām, tad jau aizmirst visu to stāstu. Laikam bijušas tās lietas, ka patīkās asas izjūtas, tas adrenalīns un viss tādas lietas, jo es braucu tagad arī gonkās ar Ričuku, tās MTB gonkas. Labi, man nav nekāds sakars spēka vīriem ar tām gonkām. Nav tā, ka es iebraucu un zini, es tur baigo kaifu, es tikai nezinu, pirmos 10 kilometrus, un tikai tad es sāku domāt, priekš kam es par iegāju tādā trasē un kā lai es vispār nofinišēju, bet tur jau tā lieta, kad mēs jau dzīvojam tādās emocijās, un tās emocijas ir tādā finišā, kad tu nobrauc, un tad tev tas gandarījums. Labi, ja es nekad tur nebūšu, top 50-niekā, 100-niekā, ja es iebraukšu 100-niekā vai dieniņās, tas jau man būs tā kā uzvar. Bet tas man tāds hobijs, tas ir tāds, ja citi meditē mājās, saliekot kājas, tur, nezinu, krustām, tad tā ir man varbūt tā meditācija, kad es braucu tādā ar to Ričuku, un tad es domāju, un tas funkcionēja visu kaut ko, un tad pienāk tas viens moments, ka tu esi pustrasē, un tad tu sāc domāt, ka tad tev tāda psiholoģiskā spēle, vai tu krīt ārā, vai tu stājies ārā, vai tu brauc, un tad tu sāc domāt, un ik pēc 5 kilometriem tu domā, tagad tu jau bišķiņ tālāk jau esi ticis pa to pusi, un tagad nevajag izstāties, un tad un šitas, un tad, protams, arī, gribās arī puikam parādīt, ka tētis tur, dod virsū, vai kā, bet, protams, man jau tur ir uzķēruši to, ka kas tu nevar, kā es nevaru, loģiski, ka varu, un tad es vienmēr iekuļos visādos podos, un tad pēc tam domā, kā no viņiem tikt ārā. Tagad arī man ir Grieķijā jāgatavojās uz tādu Spartan reizi, tur notiekās. Vispār ne pa tēmu, un tur vienkārši atnāca Klinsons, viņš visu laiku nāk virsū, davai jābrauc. Es saku, davai sūd, kas tur ir, jāņemās. Jā, 5 km, 20 šķēršļi, tur lec pār ugunim, tur pa dubļiem, tur viss iet, tur trakums kaut kāds. Es tur ierunāju zālē, tur džekiem, jā, viņi tur atsūta, jau gaida tev rēķinu jau, ka tu esi samaksājis par dalību, visi davai nākošais rēķins, viss. Es pat neesmu sācis gatavoties, nezinu, kā tur noskaties. Iešu tā kā Hightovers visiem caur tām sienām un brauks. Nezinu. Bet, tas jau tāds, tāpēc jau tā dzīve, man liekas, kad ir interesanti, ka tu, man vismaz, nav tā, ka baigi garlaicīgi. Es darbojos, es seju ar kājām, ir tagad nesen nogāju to te Raking, ir tāds seriāls tagad ar 15 kilogramīgu somu, tur staigā riņķī un
pa kalniem lejām, un tad man te izveicināja 50 kilometrus. Mēs te nogājām vienreiz ar kājām. Viss, tur bija diezgan tā grūti, bet, zinot savu raksturu, es jau tā īsti nevaru parādīt, ka grūti vai vēl kaut kā, bet ir kaut kādi gadās kaut kādas lietas, kurā es iesaistos, un tas jau tev iedod tādu, ir grūti, bet tas finišs jau ir tas, uz ko mēs ejam. Man vismaz ir ko atcerēties, ka es esmu bijis tur, darījis to, darījis šito, un kādas sajūtas, kas ko kā, bija arī iegāja ringā, ir pat man viena profesionālā cīņa, MMA, tas tāds, bet man gribās tās sajūtas saprast, jo baigi daudzi sēž dīvānā un skatās tur to cīņu, tu no šito te jau es būtu izslēdzis, bet iekāpt tādā ringā iekšā, tas jau nav tā, ka vienkārši tu var ārā būt, baigais džeks un daudzīt visu šitos te apkārtējos, bet iekāp ringā, tu vairs neko nesaproti, kas tas ir, un iznākums jau var būt tikai tāds, vai tu esi uzvarētājs vai zaudētājs ar lielākām vai mazākām sekām, es gribēju dabūt tās sajūtas, un, protams, ka līdz tam momentam, kamēr bija lauzts rības, bišķi deg un kaut kas vēl ir, bet ko tur darīt, tāds ir sports.